Raidījums tapis sadarbībā ar siltumsūkņu ekspertu kurzemē Ozirs LV. Līderis siltumsūkņu tirgu - gaisa siltumsūkņi Mitsubishi Heavy. Mazas apkuras izmaksas, drošība, komforts, videi un veselībai draudzīgs apkuras risinājums jūsu mājoklim. Vairāk informācijas www.ozirs.lv vai pa tālruni 2866 3406. Svētdien 11. novembrī mēs atcerēsimies savus brīvības cīnītājus, kas cīnījās par brīvu un neatkarīgu Latviju. Jūsu redzējumu par šo dienu un tās būtību? Diezgan svēta lieta katram, mēs teiktu, tādām kārtīgam latvietim. Man jau tēvs dziļos Krievu laikos, ja tā drīkst teikt, Krievu laiku. Teica, man viņa manos vidusskolas laikos likās, tā, vai tēvs varbūt nepārspīlē mazliet, bet, nāca mazliet gados, sapratu, ka tā lieta tomēr ir ļoti dziļa. Viņš pieminēja tāpat brīvības cīņas. Armija pabeidza nepareizā pusē dabiski, un tāpēc viņam ar tā lieta bija stipri svēta. Un, viennozīmīgi, pēc tam es pats sāku ar vēstures lietiņām mazliet ņemties. Latviešu kā ar ordeni dabūju, oriģinālu. Nopirku samērā lēti. Tātad pat tāda relikvija mājās? Jā, tā kā man tā lieta ļoti labi zinām. Un interesanti, ka dēls ir dzimis 11. novembrī 1973. gadā. Tāda sakritība. Tieši 11. novembrī. Un 18. atveda, izņēma no dzemdību nama. Tā laikā nebija tur diena vai divas iekšā kā tagad, bet tā laikā bija, cieta noteikts nedēļa. Jūs vērtējums kā tagad šo Lāčplēša dienu, kā mēs pieminam šos varoņus? Garš stāsts. Man jāsaka, nepārāk varbūt patīk tas, kas šobrīd notiek Latvijā. Šis nav mans automobīls, tas var nav mans. Man pašām ir Moskvičs 83. gada. Un tāpēc man liekas, ka tā lieta ir tāda mazliet uzpūsta, ka nacionāļi šobrīd varbūt ar lentiņām staigā, un tie nav tie varbūt īstākie nacionāļi. Man sabojā tas šī brīža un pēdējo 20 gadu realitātes. Bet tas, ka Kuldīgā jau daudzus gadus notiek zemesardzes militārā parāde, kura pēc tam lāpu gājienā dodās uz kapiem, lai pieminētu šos kritušos. Kā to vērtēt? Es to noteikti vērtēju pozitīvi. Es to vērtēju viennozīmīgi pozitīvi. Ja man nejauktos atkal klāt un es nepazītu arī, cilvēkus, kas šobrīd vada tos jaunsardzes bijušos komunistus, kam atkal, konkrēti es runāju par vienu, varbūt tādu paziņu, kam tas ir tāds ļoti nišas moments. Tas man sabojā. Atceroties šos te brīvības cīņu laikus, vai no jūsu radu pulka arī kāds cīnījās? No radu pulka man necīnījās. Gandrīz viennozīmīgi. Cīnījās. Tēva brālēns. Tēva brālēns bija Lāčplēša kara ordeņa kavalieris. 3. šķirs. Pie Nīdermuižas kaut kur. Viņš bija nopelnījis to ordeni. Tēva brālēns, jā. Bet man tieši, vienā sakot, manos rados nebija. Man bija vectēvs, kurš bija pieslējies zināmu laiku Stučkam. Un nevis tā pieslējies, bet burtiski viņi bija tur 5-6 cilvēki bijuši. Viņš bija ar laika augstskolas izglītību, man vectēvs. Pēc tam viņu tāpēc nekur nevienā enciklopēdijā Latvijas laika nepieminēja Strīķi, Miķeli, jo viņš bija saķēpājies ar Stučku. Bet viņš pēc tam ļoti ātri bija atkodis, kas ir Stučka un viņa vēlmes, virzienas un tā tālāk. Un tūlīt atkritis, kā saka, pilnīgi uz nacionālo pusi.
Bet, diemžēl, kā saka, viņam tas pleķis no tās tukškas, tur 19. vai kādu precīzi gadu bija palicis. Diemžēl. Šo svētdienu, 11. novembrī, Latvija svin Lāčplēša dienu. Ko jums šie svētki nozīmē? Man nozīmē, tāpēc, ka es mācējos otrā vidusskolā Ventspilī, ja? Viņš ir tā kā, tā ir, man šitas dienas patika vispār. Viņš ir no karavīras, tas ir dienas vispār. Tā. Es dienestēju Ziemeļos, Severamorskā. Es esmu pilsonis vispār. Dzims ir Ventspilī un Kurzemē Krievs vispār tā iznāk. Un tas, ka šajos svētkos mēs pieminām Latvijas neatkarības cīnītājus, tādai dienai, jūsuprāt, noteikti ir jābūt? Jā, noteikti. Tāpēc, ka tas ir svētki vispār. Svētdien tā diena, kad mēs pieminam Latvijas brīvības cīnītājus. Ko jums nozīmē šie Lāčplēša svētki? Ir kaut tie būtu mūsu Latvijas svētki, tautas svētki. Kā domājat, kas šajos svētkos būtu jādara, lai reāli pieminētu šos brīvības cīnītājus? Nezinu. Vai pašam arī ir doma doties kādā pasākumā? Es domāju, ne. Nav jau vērts. Kuldīgā, piemēram, 4. pēcpusdienā būs militārā parāde, lāpu gājiens, došanās uz kapiem. Tad tums, tad jau nedrīkst staigāt visās bandīti. Vai nu tik ļauni? Svētdien visa Latvija godinās brīvības cīņās kritušos karavīrus. Jūs vērtējums Lāčplēša dienai? Latvijas svētki. Kā domājat, kas šajā dienā būtu jādara un ko pats darīsiet? Pats es droši vien neko nedarīšu, bet, tādā, svinam dienu, tā atceras dienu. Nav doma ne piedalīties kādā pasākumā? Man ir diezgan sarežģīti. Es laukos dzīvoju, kaut kur braukt, kaut kur piedalīties, kaut kur tā. Ja būtu iespēja, Kuldīgā ir Zemesardzes bataljona parāde, lāpu gājiens, došanās uz kapiem, tas būtu, jūsuprāt, saistošs pasākums? Jā. Ja būtu iespēja piedalīties? Ja būtu iespēja, protams, jā. Un, teiksim, laukos, vai jūsu māja tajā dienā rotās arī Latvijas karoks? Protams. Protams būs, jā. Vai jūs zināt, kādi svētki ir šo svētdienu, 11. novembrī? Jā, Lāčplēša diena. Kur jūs ieguvāt šo informāciju? Jā, zinām, skolā arī ir vecāki runā un, arī no televīzijas. Ko tad mēs pieminēsim šajā dienā? Visus tos aizgājušos cilvēkus un Lāčplēša dienu un, nezinu. Tātad brīvības cīnītājs, ja? Jā, brīvības cīnītājs. Un pašas arī iesiet uz kādu pasākumu? Es domāju, ka jā, iesim ar vecākiem kopā. Jā. Tas ir uz parādi? Jā, uz parādi. Parādi šajā dienā, tas ir kaut kas skaists? Jā, tāds saviņojums liekas. Jā, patriotisms sajūts un tā. Vai lāpu gājienam arī līdzi sekosiet? Pašas uz kapiem iesiet? Es domāju, ka mēs tikai paskatīsimies un tas arī viss. Ko Lāčplēša diena nozīmē jums? Lāčplēša diena, tā kā visiem Latvijas iedzīvotājiem svētki. Latvijas atbrīvošanas diena. Tie vīri, kas cīnījās par Latvijas neatkarību tajā laikā, taču veic ļoti lielu varoņu darbu. Jā, slikti ir varbūt, kad maz tiek atcerēties, maz atcerās tos cilvēkus. Un arī visāds domstarpības rodās līdz ar to dažādu nāciju vidū. Tā kā
Kuldīgā, kā jau katru gadu, arī šogad, 16. šeit pilsētas laukumā, uz kuru mēs pašlaik atrodamies, notiks zemesardzes bataljona parādi un lāpu gājiens, kurš dosies uz kapiem. Jūsu vērtējums šādam pasākumam? Ļoti apsveicam tas ir. Tas ir solis pretī atceres dienai. Tiek atzīmēt un liek atcerēties mūsu karotājus. Vai jūsu dzimtā arī kāds ir piedalījies šajās cīņās? Diemžēl nav. Šo svētdienu, 11. novembrī, viena no lielākajiem Latvijas svētkiem - Lāčplēša diena. Ar kādām sajūtām sagaidat to jūs? Es neesmu tos laikus piedzīvojis, bet cik pēc vecmāmiņas stāstītā ka tas tāds piemiņas brīdis tādiem vecākiem cilvēkiem, ka viņi atcerās, kas un kā noticis, bet es īpaši tā neko par to lietu nezinu. Tik cik skolā mācīts un viss tas, un ko vecvecāki stāstījuši, un tāds lietas tik tā, kad jūt līdzi, varētu teikt, ka vecākiem, ka viņiem tas daudz maz ir svarīgāk, bet es to nevaru tā pateikt, jo es nedzīvoju tajā laikā, es nezinu, bet tik tā vecākiem līdzi, cik jūt. Un tomēr mēs atceramies šos brīvības cīnītājus, bez viņiem varbūt nebūtu pat brīva Latvija. Jā, internetā es vispār palasu, tagad draugos ir akcija, kur var katru dienu lasīt par tām brīvības kaujām, katru dienu nav tā, ka galīgi vienaldzīgi palasu, kas un kā noticis. Tā galīgi. Vienaldzīgi nav, bet, tā, ka es tur šausmīgi būtu iekšā ar visu sirdi un dvēseli, tā varbūt arī nav. Un, teiksim, jūs minējāt vecmāmiņas teikto, varbūt jūs dzimtā arī kāds ir bijis, kas piedalījies šajās cīņās? Nav bijis dzimtā, nē, bet, draugi ir bijuši. Ļoti, ļoti mammai veci draugi, bet man pašai mūsu dzimtā nē. Nav tā. Un kā jūs domājat, kā šī diena būtu jāpavada? Kādu pasākumu jāorganizē? Tāda atceres diena, kaut kāda piemiņa, ir jau tāds, ka kaut kādos pie pieminekļiem atceres brīdis ir, kaut kas tāds. Kuldīgā šo svētdienu, 4. pēcpusdienā uz šā laukuma notiks zemesardzes bataljona militārā parāda un lāpgājiens uz kapiem, vai arī jūs piedalīsieties, ja būs iespēja? Ja būs iespēja, tad jau noteikti, ka jā. Un tas, ka tieši šī Lāčplēša dienā šādi parādi ir, kā to raksturo? Es domāju, ka tas ir labi, ka tas, izsaka tagad tādu cieņu pret tiem cilvēkiem izrāda. Šo svētdienu, kā katru gadu, 11. novembrī, mēs godināsim brīvības cīņās kritušos karavīrus. Kādas sajūtas jums sagaidot šos svētkus? Grūti pateikt. Jābrauc pašiem uz pasākumu uz Rīgu. Uz Zaķisalu. Kādēļ šāda izvēle? Tāpēc, ka mums ir klubs pašiem savs un ir kara rekonstrukcijas forums. Ir strēlnieku forums un jāpiedalās kaujas rekonstrukcijā. Mazliet par šo klubu, kas tas ir? Tas ir latviešu karavīrs. Viņš ir, kā pateikt, visu šito karu laiku, viss, kas ir kauju rekonstrukcijas klubs. Tur ir daudz, kam tas viss patīk. Kas cienīja visus karavīrus, kas atcerās viņus un tā, ir salasījušies tādi cilvēki, kas to visu atbalsta. Un tātad 11. novembrī Zaķisalā notiks vērienīgs pasākums rekonstrukcijā. Jā. Tur būs Bermontiāda saucamā. Kā jūs vērtējat to, ka Kuldīgā zemesardzes bataljons rīko parādu un lāpgājienu? Tas tikai apsveicam. Vismaz cilvēkiem ir ko redzēt, ir kur piedalīties. Var vismaz, paskatīties, ka kaut kas arī notiek Latvijā, nevis tikai visu slikto pusi iet. Vēl nedaudz, un klāt būs 11. novembris, diena, kad mēs godinām savus brīvības cīnītājus. Lāčplēša diena. Jā. Ar kādām sajūtām sagaidat jūs šo dienu? Es jums pateikšu, mans tēvs, piemēram, viņš kaut bija skaitījās baptistu mācītāji, bet viņš 41. gadā karoja
pie Maskavas, Krieva armijā. Tā latviešu divīzija toreiz skaitījās, vai ne? Viņš karoja, kā sakot, pret vāciešiem toreiz, kā bija tur tā kārtība. Un tas tāda laika bija pagājis, un, zini, es te pateikšu, un labi, ka tēvs dabūja palikt dzīvs vēl, ne? Bet viņam vēlāk atkal tā nelaime piemeklēt citā vietā. Ziniet, jo jūs varbūt esat dzirdējuši, ka 50. gadā Daugavā tas lielais, tas kuģis, tur man divi vecākā aizgāja posti. Tēvs kaut bija izkarojies karu laikā, bija izgājis cauri un palika dzīvs, un vienīgi roku viņam bija ievainot. Un viss bija labi, un 50. gadā aizgāja postā. Jā, Bet tas, ka šāds brīvības cīnītāja piemiņas diena ir vajadzīga, tas, jūsuprāt, ir labi? Es jums pateikšu, ka laikam jau gan. Jo katra cilvēka būtība tāda, man kā iekšā, ko viņš ir darījis, pa ko cīnījies, pa kur gājis, pa ko aizstāv. Tas viss jau ir bez šābām, ka tas ir. Jā, tas ir, jā. Tas ir cilvēki, tas ir iekšējie. Jo, redziet, mums jau faktiski Latvijā te ir dažādi tautības un dažādi viedokļi par visiem šīm lietām, bet, katram jau savs. Vai jūsuprāt, šādā veidā mēs jaunatnē mācam patriotismu? Pagaidām es pateicu diezgan pašvāk. Es nezinu, pat man ir atgabals strādāt te pat centra skolā, vai ne? Kaut kā, es nezinu, nejūtu, ka tur, ka tādā skolā, kas saka, jauniešiem, teiksim, mācīto. Es jums pateicu, atcerieties, varbūt tos padomāt. Tad bija tāds periods, kad mācīja tomēr, vai ne? Es pats, kad es 49. gadā, 50. gadā, es mācījos ārvalstu skolā, vai ne, toreiz. Un, ziniet, un ko? Un tur jau toreiz, tur briesmīgi toreiz, visu to periodisko, visu to kargādus un visu to būtība, kas ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs un kas ir labs un kas nav labs. Tad jā, bet tagad es nezinu, es kaut ko nav dzirdējis. Vairāk jāpievērš vērība, acīm redzot, šai lietai. Es pateikšu, arī mūsu, kas sakot, avīzes un literatūra, un visi, es tā pēc man laikā, cik es tā lasījis un skatīju, ka nekur taisni šitai lietai vērība nekāda lielā nebija pievienies. Kāpēc? Vai cilvēki galīgi aizmirsuši to, kas ir bijis, kā tas ir bijis un kā tas vēl var būt, vai ne, turpmāk, bet, grūti spriest pēc viss tā, tas kaut kā viss, es jums patīk, kā viss šitas periods, kaut kā viss šitas, tas iegājis mūžs, vai ne, un viss tie padarīšanas, kas ir bijis un kas vēl var būt, vai ne, ka tas ir viss tā kā pamirst, kad it kā vairs nevienam neinteresē, vai ne, un Svētdien Kuldīgā Zemesardzes bataljons ies parādē. Lāpu gājiens būs un iesim uz kapiem kopā. Jūs vērtējums šādam pasākumam? Ziniet, gandrīz būs jāatbrauc, jāpaskatās. Man jau interesē tādas lietas. Tuvojas Lācplēša svētki. Kā vienmēr 11. novembrī mēs atceramies brīvības cīnītājus. Ar kādām sajūtām jūs, vadītais bataljons, sagaida šogad šos svētkus? Kā jūs pareizi teicāt, tad tuvojās 11. novembris diena, kad mēs visi atceramies savus brīvības cīnītājus, kas atdevuši savus galvus par mūsu valsti un dāvājuši šo te vienreizēju iespēju mums dzīvot brīvā un savā zemē. Šajā dienā mēs atceramies ne tikai tos brīvības cīnītājus, kas atdeva savas dzīvības 18. un 19. gadā, bet arī tos, kas atdeva savas dzīvības 2. pasaules kara laikā, un arī tos karavīrus, kas arī šodien atdod savas dzīvības karstajos punktos, lai mēs varētu dzīvot, kā es jau teicu, brīvā valstī. Sajūtas, protams, mums ir ļoti labas. Mēs plānojam 11. novembrī, kā katru gadu iziet pilsētas ielās ar militāru formējumu. Šogad mums būs militāras parādes formējums nedaudz lielāks, tāpēc, kad visas garnizonu vienības, kas ir Kuldīgas garnizonu vienības, piedalīsies, tā skaitā arī nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas rotas karavīri, kas ir dislocēti saldo. Un arī būs tehnikas vienības piedalīsies parādēt vai kā pagājušajā gadā, bet nedaudz lielākā skaitā šogad.
Pirms svētkiem un svētku laikā es gribētu katram Latvijas iedzīvotājiem novēlēt, lai katrs atrod savā sirdī vietu savas valsts, savas zemes, savas tautas mīlestībai. Un 11. novembrī, lai katrs iedod svecīt piemiņā par mūsu brīvības cīņas karavīriem, par saviem varoņiem. Ja neizdodas fiziski iedegt svecīt, lai mēs katrs savā sirdī, savās domās izdara to, būsim vienoti, vienotība mūs stiprina, un lai mums visiem viss izdodas. Paldies! Tātad šī parāde dosies uz Adus vietu un arī tur aicināt kuldīznieki. Tieši tā, tad parāde mums ir plānota 11. novembris, kas teica 16:00 pilsētas laukumā, un tālākais pēc šīs te parādes, galvenās daļas, lāpu gājienā militārās vienības dosies uz kapiņiem, uz brīvības cīņu kritušajiem kapiņiem, kur mēs arī godināsim viņus ar svētbrīdi.